Sveicināti, labrīt! Šāvenieks visiem no rīta, tiešām 9. februārī no rīta, pulkstens, ciklus, labi, 10 minūtes pār, tā, apmēram, plus mīnus, cik tur precīzi nav obligāti, jau būtu 6, karoši 10 minūtes pār 6, man viens stāstamais, ka tāda anekdota, ka tāda mīkla, kaut kas uz to pusi, tur tur vispār непонятно, kas saka, nesaprotam. Tā man būs viens stāstamais svešu valodā, Jūs zināt tādu valodu, jā. Krievu valodā tā būs anekdota pa krieviski. Un es jums izstāstīšu, kā pa latviski, pēc tam arī tur būs čakarnieks liels, tas būs labinieks. Tā sāks. Анекдот Криволда. А и Б сидел на трубе. А упал Б, пропал, а кто остался на трубе? Tagad jūs izdomā, tagad jūs pārtulko pa latviešu valodā, kas saka, pa latviesku tagad es jums iztulkos. A vienkārši, A un B sēdēja uz trubas. A nokrit, B pazuda. A kas tā palika uz trubas? Neviens nepalika. Tāpēc, ka es jums izstāstīju tagad pirmo variantu, to krievisko variantu. Tā. А и Б сидел на трубе. Tu sēs uz trubas, ķipa, jā. А пропал, упал Б, пропал, а кто остался на трубе? Вот такой вопрос теперь мне. Kā-то tur, kurš tur palika uz tās trubas? Un, A i B, tas tā tulkojas, A i B, A, I un B izrādās, ka tur tā stāstās, bet tā jau īstenībā nav, jo tāpēc, ka bija 2 burti tikai, jā, A un B tikai bija, I это такой, tas ir tās, un A i B, A un B, kas saka pa latviski, tas tās, saikls, blīns. Хорошо, kas saka, jūs tur papēt dziļāk to anekdotu, īstenībā baigi tā sarežģītā izpētīt, A и Б сидел на трубе. А упал Б, пропал, а кто остался на трубе? Tagad plātīs. A un B sēdēja uz trubas. A nokrīt B pazuda, kurš jau palika uz trubas. Neviens nepalika būtībā, neviens, jo ītas. Jā. Jūs tur papēt dziļāk, šitas ir interesanti. Jūs pārtulko no krievu valodas uz latviešu valodu, tad tur sakars nav nekāds, it kā pa krieviski izklausās, ka viens palika. I. A i B, bet pa latviski skan savādāk. A un B. Tad iznāk, ka un palika uz trūs, bet un tas ir tikai, ka tas arī tur bija A un B, jā, un ne jau tikai tur
tādā ziņā tur, nu, baigi interesanti vispār tā papētīt dziļāk. Stulbi jau izklausās tur vispār. Čavenīgs, kas saka, nu, tādā ziņā, nu, baigi interesanti. Kaut ko tā papētīt dziļāk, kā tur, kā, nu, tā vienkārši. Un tas ir tas stāstamais, nu, un stāstamais ir galā mans, un pagaidām man jāsaka jums čavenīgs. Veiksmīgi dienu!